Sveiki, mīļie draugi! Šodien gribu padalīties ar tādām pārdomām par to, kā mums vajadzētu rīkoties, ja ir kādi cilvēki, kuri dara mums pāri, ja mēs esam kristieši, ja mēs jau saucam par ticīgiem cilvēkiem. Un kopā pārdomāt, ko par to saka Dieva vārds. Jo es ticu, ka Dievs nevēlās, lai viņa bērni dzīvotu kaut kādās vardarbīgās attiecībās, ļautu sevi iznīcināt kaut kādu reliģiozu priekšstatu dēļ. Tā ir mana personīgā pārliecība, varbūt vienkārši es neesmu tik dziļi saņēmusi atziņu par to, kā Kristus gars var caur mums darboties, vai es vienkārši neesmu bijusi tādās situācijās, paldies Dievam, varbūt, ja. Jo mēs zinām šos daudzos stāstus par cilvēkiem, kuri, piemēram, piedzīvo cietumu ticības dēļ, pārdzīvo cietumu, ja, tad viņi iet kaut kādām vaiprātīgām lietām cauri, un tur Dievu gars viņus pasargā no tā, ka šis ļaunums viņus iznīcina un vēl vairāk, ja, tad parādās caur dažādām zīmēm un brīnumiem, un tādā veidā iegūstot vēl kāds dvēseles debesu valstībai, ja, bet es domāju, ka tās ir divas dažādas lietas, ja, ka tātad viens ir tas, ka tu esi situācijā, no kuras tu nevari aiziet, ja, un kur tev vienkārši ir jāizdzīvo, ja. Un mēs zinām, ka pat ārpus kristiecības cilvēki ir atraduši veidus, ja, kā to izdarīt caur savu domāšanas veidu, caur to, uz ko viņi fokusējās, uz ko viņi koncentrējās. Bet protams, mēs arī saprotam, ka ir lietas, ko cilvēki nevarētu nekad izdarīt savā spēkā, ja ar viņiem nebūtu Dievs, ja? Un Dieva gars viņus ir pasargājis un stiprinājis un devis gudrību un saprašanu, kā darīt, kā izdzīvot un vēl tajā visā palīdzēt citiem. Ja? Ļoti spilgts piemērs tajā ir, kur mēs redzam, ka ir apsols Pāvils, ka viņi sēž cietumā, ka viņi ir nopērti. Es vienmēr šo ilustrāciju, ja, tā kā pārspriežu kā piemēru tam, kas patiesībā ir kristietība, jo tieši tajā var to ļoti uzskatām redzēt, ja, ka tā tad nevis ārējie kaut kādi fakti, nevis kaut kādi, nezinu, kaut kādi momenti, kas iepriecina mūs kā cilvēkus, ja, ir tas, kas norāda, ka tu esi kristietis vai ka Kristus gars ir ar tevi. Bet tātad tas iekšējais spēks, kas neskatoties uz redzamo, neskatoties to, kas notiek, neskatoties to, kādā situācijā cilvēks atrodas, ir mums pieejams. Ja? Un kur viņi tātad dziedot šīs slavas dziesmas, piedzīvo to, ka Dieva gars nonāk spēcīgi pār to vietu un nokrīt ķēdes. Jūs varat iedomāties, mīļie draugi, važas nokrīt. Ja? Iedomājieties to situāciju, ka tu guli tajā tumsā, ja? Tu tikko esi droši vien ne tai patīkamākajā un pieklājīgākajā veidā iesviests tur. Ja? Tu esi atvests, varbūt tev ir lauzītas rokas, varbūt tev spēra ar kāju pa pēcpusi, ja? Vai tev stumdīja grūstī vai sita pa galvu un savažot vienkārši vilku uz turieni, iespējams pa zemi. Pēc tam, kad tu vēl esi tikko nopērts, ja mēs zinām, kādi bija tie pērieni līdz asinīm, līdz kaulam citreiz, ja, tev sāp visas malas un, protams, mēs varam iedomāties, ka tas ir arī sāpīgi ne tikai miesai, bet arī cilvēkam, pret kuru cits cilvēks, cilvēciska būtne izturās ar tādu agresiju un ar tādu vardarbību. Un pats trakākais par ko, ne par ko. Ja? Tad viens ir tas, kad ja vēl cilvēks saprot, ka viņš ir tātad bijis vainīgs, ja? Viņš ir kaut ko nodarījis un tā tālāk, un viņš saņem sodu. Bet gadījumā, kad tu to saņem principā ne par ko, par to, ka tu gribēji atnest brīvību šiem cilvēkiem, tu gribēji atnest prieku vēst šiem cilvēkiem, tu gribēji parādīt, ja, kur viņi domā aplam un kā viņiem būtu jādomā, lai viņi varētu tikt izrauti no velna nagiem, lai viņi varētu tikt pestīti, ja, un tā tālāk. Un tu saņem šādu attieksmi, un tagad tu guli, ja, augstā kamerā uz augstas grīdas, tev sāp visas malas,
un viņi kopā vienkārši sāk slavēt Jēzu. Jūs varat iedomāties, mīļie draugi, kāds tas ir līmenis, kāds tas ir dziļums, ja? Kurš būtībā atklāties arī var tad, kad cilvēks arī nonāk tādā situācijā. Ja? Un pēc tam, kas notiek, ja? Tad iedomājieties, un tagad nokrīt tās važas. Jūs stādaties to priekšā, ka reāli nokrīt važas ne tikai viņiem. Ja? Un tātad cietumnieki, kas tur arī visi tie citi cilvēki, ja? Viņiem pieskarās Dievu gars. Ja? Un tātad notiek vienkārši brīnums, ja? Uz līdzenas vietas. Un mēs zinām tālāk šo stāstu. Ja? Bet tātad tas ir kā uzskatāms piemērs, ja? Par to, cik spēcīgi mēs varam piedzīvot Dieva garu, neskatoties uz redzamo. Bet šodien mēs bieži vien saskaramies ar to, ka mums visu laiku koncentrē uz redzamo, ja? Fokusē uz redzamo, ka tas ir tas atskaites punkts. Un zināmā mērā tas arī nav slikti, ja? Kā mēs zinām, ja? Tātad pats svarīgākais, kas ir noticis uz krusta, ja? Tātad ir savienots debesis ar zemi. Ja? Tātad zeme un miesa, ja tā skaitā, nav mazsvarīgāka par garu un dvēseli. Ja? Tātad tas viss ir svarīgs šodien Kristu. Bet ja mēs sākam izdarīt secinājumus pēc redzamā, mēs esam apmaldījušies. Tātad joprojām neredzamais ir svarīgākais. Tas ir tas atskaites punkts. Par to mums liecina tādas raksturvietas, kā piemēram, nebīsties no tiem, kas var jums dzīvību atņemt, tātad jūs nogalināt, jūs miesu var iznīcināt, ja? Bet bīstaties no tiem, kuri var jūs aizvest pazušanā, ja? Tātad jūsu dvēseli. Ja? Tātad atkal norādot uz to, ka tas neredzamais ir svarīgāks. Ja? Tieši tāpatās, ka mēs tātad stiprinamies neredzamajā, ja? Ka mēs neskatoties uz redzamo, ja? Sakņojamies neredzamajā un tā tālāk. Ja? Un ka šim redzamajam ir jātop ietērptam neredzamajā. Ja? Un visi šie panti, ja, kas norāda uz to, ka tā garīgā substancija, tā mēs varam izteikties, mēs saprotam, ka mēs runājam par Kristu, ja? Par Dieva realitāti, par Dieva garu klātbūtni, par Dieva spēku, ka tas ir svarīgākais. Un tajā pašā laikā, mīļie draugi, kā es arī tikko teicu, un mēs zinām, ka visa kristietība ir paradoks. Ja? Visi šie fenomeni, tas viss, par ko mēs runājam kristietībā, ir paradoksāls. Un to var saprast tāpēc tikai caur Dieva garu. Ja? Tā arī ir teikts, ja? Ka miesas cilvēks nespēja saprast šīs lietas, kad garīgas lietas ir garīgi apspriežams un tā tālāk. Un tomēr, ja, un tāpēc mēs arī tās apspriežam. Ja, un tas paradoks ir tajā, ja, kā jau es tikko teicu, ja, ka tātad krusts, notikumi uz krusta, primāri, kas ir noticis, ja, tātad ir savienots debesis ar zemi. Pirmkārt, Kristu, ja, tātad cilvēciska miesa plus Dieva gars, un tādā veidā arī Dievs atpakaļ ar cilvēci savienots. Ja. Un tātad vairs nav mazsvarīgu lietu. Ja? Tāpēc arī ir tik būtiski, kā mēs dzīvojam arī šajā pasaulē. Un atgriežoties pie jautājuma par to, vai mums būtu jāpaliek vardarbīgās attiecībās, kaut kādās vaiprātīgās situācijās, ja? Kur mūsu personība tiek grauta, kur mēs tiekam pakļauti kaut kādām briesmām, ja? Vai tās ir emocionālas, vai psiholoģiskas, psihiskas, vai fiziskas, ja? Vai finansiāls. Tātad mana pārliecība un tas, kā es to saprotu, ja? Un tas, kā es to redzu arī savā dzīvē un arī citu cilvēku dzīvēs un arī caur rakstiem, ir, ka mums tas nav jādara, mīļie draugi. Vēl vairāk, ka mūsu debesu Tēvs vēlas, lai mēs dzīvotu pilnvērtīgu, piesātinātu dzīvi, kurā mēs reāli piedzīvojam, kas ir veselība visos līmeņos. Un tātad, ja mēs runājam par šo te Kristus veselību garīgā līmenī, psiholoģiskā līmenī, emocionālā līmenī, tad garīgi vesels cilvēks
viņš nebūs varmākas upuris labprātīgi, ilgstoši un tā tālāk. Ja? Un tātad, tur, kur mēs dzirdam, ka cilvēki citreiz liek tādus piemērus un saka, redzi, tā ir tā īstā mīlestība, ka viņš tev bez maz vai tur izlauza kājas, bet tu vienalga viņu mīli, ja? Vai vēl kaut kādi šādi te piemēri, mīļie draugi, es uzskatu, un es to redzu, ja? Svētajos rakstos, ka tas nav pareizi, ja? Jo tas var izskatīties tā cildeni, un mums liekas, ka kur ir tā beznosacījuma mīlestība, ja, kas upurē sevi. Bet, mīļie draugi, mūsu dzīvei ir jābūt gudrai. Tam laikam, kur mēs pavadam šeit uz zemes, ir jābūt apzinātam un pārdomātam. Ja? Tātad, lai tas nav veltīgs, jo bieži vien šādi upuri ir pilnīgi veltīgi un bezjēdzīgi. Un cilvēks noliek sevi uz altāra tumsai principā, ja? Kur viņa dzīve tiek izšķērdēta veltīgi, kur viņš tiek vienkārši iznīcināts kaut kādā mērā. Ja? Un, protams, mēs varam teikt, jā, ja viņš tic Dievam, tas ir pats galvenais, ja? Un viņa dvēsele tiek izglābta. Un jā, viennozīmīgi, ja? Mēs redzam šo Lācaru, kurš ar vātīm noklāts gulēja uz kāpnēm, ja? Un viņš sēž tronī, bet tas bagātnieks sēž ellē, ja? Un tātad mēs redzam arī atkal šo paradoksu. Ja? Un tāpēc katru reizi mums ir jāsaprot katrs personīgais dzīves konteksts, ja? Lai mēs nemēģinātu izvilkt kaut kādu formulu. Bet man ir tāds pamudinājums tomēr šodien vēl un vēlreiz pieskarties šim jautājumam, ja? Un varbūt, ka tas palīdz tieši tev šodien kaut kādās tavās situācijās, lai tu nebūtu kaut kādas pseido reliģijas vai pseido pazemības pievilts. Ja? Un tajā pašā laikā arī saprotot, kas tad būtu tas pareizais veids, kā iziet no tādām situācijām. Ja? Jo tātad svarīgākais būtu mums saglabāt mūsu iekšējo pasauli, ja? Tātad saglabāt mums mūsu ticību, saglabāt mums mūsu uzticību Dievam, viņa vērtībām. Ja? Tātad, kā tas izskatās praktiski, ka mēs lūdzam par saviem ienaidniekiem, ja? Ka mēs savā sirdī nevis vēlam viņiem nāvi un ļaunumu, bet mēs lūdzam viņiem pestīšanu, mēs par viņiem reāli lūdzam. Un tas ir tas, ko patiesībā visbiežāk ir tieši visgrūtāk izdarīt, ja? Cilvēkam, kurš ir nonācis tādā smagā situācijā, kur viņš saskarās ar jebkāda veida vardarbību. Un bieži tā reakcija notiek tieši otrādi, tur, kur viņam vajadzētu fiziski attālināties vai uz laiku, vai pilnībā, vai kaut kādā veidā, ja? To tādā ārējā veidā risināt, pasargājot sevi un iekšēji palikt mīlošam un aizlūdzošam par šo pārdarītāju. Tur cilvēks tieši otrādi, viņš paliek šajā situācijā, kur viņam turpina darīt pāri un iekšēji nocietinās. Viņš neieredz šo cilvēku, bet viņš neko nav izdarījis, lai to situāciju izmainītu. Jūs saprotat? Un bieži vien tieši tas, ka cilvēks spēj aiziet no tādas situācijas, ka viņš spēj uz to paskatīties veselīgi un ar žēlastību pirmkārt pret sevi tai skaitā, mīļie draugi, tad arī viņš caur to patiesībā palīdz tam varmākam. Cik mēs zinām daudz šo stāstus, kad ir dzirdēts, ja, kur narkomāni, piemēram, stāsta, vai viņu vecāku stāsta, ja, kad, piemēram, pieņemsim narkomāns, kā mēs zinām, kad viņš sāk savu šo ciklu, šo pašiznīcināšanās ciklu, ja, kad viņš tajā ir iekšā, tad viņš jau nevar apstāties, ja, un tas viss iet ar vien trakāk, un parasti, ko dara vecāki, ja, parasti jau vecāki piesedz un aizsargā, un varbūt jātur kaut ko, bet visu laiku cer un tic un tā tālāk. Bet ir ļoti daudz tādu gadījumu, protams, nevienmēr, ja, bet ļoti daudz ir tādu gadījumu, kad cilvēkam tieši tad, kad beidzot tā mamma, kas bija novesta līdz baltām pelītēm, aizslēdz tās durvis, ja, un nomainīja to durvju atslēgu, vai jebkādā citā veidā pateica, viss pietiek, punkts,
un vienkārši novilka strīpu tam, ja, tad beidzot tas cilvēks bija spiests sākt domāt, viņš beidzot vērsās pēc palīdzības, viņš nokļuva tādā veidā rehabilitācijas centrā, un tā sākās viņa šis atvesaļošanās ceļš. Vai jūs saprotat, par ko es runāju, mīļie draugi? Cik bieži mēs ar savu pseido uzupurēšanos, ar kaut kādu reliģiozu pazemību patiesībā kultivējam vardarbību kā pret sevi, tā pret citiem un arī citam cilvēkam pašam pret sevi. Ja? Vienkārši bezgalīgi pieļaujot kaut kādas lietas un nespējot piecelties pilnā augumā un atvērt plaši acis, redzot lietas tādas, kādas tās ir. Un te es gribu teikt, ka vislabāk mēs to, protams, spējam tad, ja mēs Kristu redzam tādu, kāds viņš ir. Un viņš arī mums tās lietas parādīs, un viņš mums pie tā aizvedīs. Bet mēs redzam, ka to ir spējuši izdarīt arī cilvēki, kuri pat nav ticīgi. Un es ticu, ka arī tajā ir Dieva žēlstība parādījusies, ka viņš ir tik daudz jau cietis, ja, ka Dievs vienkārši savā žēlstībā ir devis gudrību un sapratni, kā rīkoties, ja, vai kaut kādu pagrūdienu, ja, uz to. Un mēs redzam, ka arī pats Dievs savā žēlstībā tieši tādā veidā apžēlo cilvēkus, kad viņi nonāk cietumos, kā mēs runājam vienā no iepriekšējiem video, ja, ka šie likumsargi uz zemes ir Dieva kalpi. Ja, un tāpēc nepieļaut vardarbību, tas parasti tiek saukts kā varbūt kaut kāds paņēmiens no psiholoģijas, bet te es gribu arī parunāt par šo te principu, ja, ka šodien Kristu debesis ar zemi ir savienots. Ja. Drusciņi tādi tā kā atkāpīti. Ja. Arī nesenā video mēs par to runājam, ja, kad mēs redzam un saprotam, un to arī saka pat raksti, ja, ka visa gudrība, kas ir pasaulē, ja, tajā pašā laikā zinātne vai pieņemsim tā pati psiholoģija, ja, tā pati medicīna un dažādi atklājumi, ja, caur kuriem arī pat cilvēkiem dzīvības tiek glābts, ja, pateicoties, piemēram, antibiotikām, ja, un penicilīnam, kurš tika atklāts. Ja, tātad un dažādām šīm lietām, ja, tas pats transports un viss tā tālāk, ja, visa veida zināšanas un gudrība patiesībā nāk no Dieva. Tā ir paņemta no Dieva. Bet kāpēc tā ir grēcīga, neskatoties uz to, ka tur var būt tā gudrība iekšā? Ja? Tāpēc, kad ir Kristus atmests no tā, ja, tas ir tas, par ko saka, un nama cēlāji Kristu ir atmetuši. Jā, stūrakmeni ir atmetuši, tāpēc, ka domāja, ja, kad reliģija vai kaut kādi rituāli paši par sevi kaut ko nozīmē. Tieši tāpatās, kā šīs zināšanas tajā pašā zinātnē un tā tālāk. Ja, tas viss ir brīnišķīgi, es vēlreiz saku. Ja, un tad, to sakot, es pievedu pie tā, ka patiesībā būtu jābūt mums gudriem un jāsaprot, kas ir tas, ko mēs varam paņemt, kaut vai runāt par to pašu psiholoģiju. Jo vairāk es esmu ar Kristu, jo vairāk es pati piedzīvoju Dievu un to, kā Dievs mani vada, un vērojot citus cilvēkus un tā tālāk, es redzu, ka jā, tas, ko pieņemsim psiholoģija atzīst kā kaut kādu dziedināšanas rezultātu, ja, vai kaut kādus, ja, šīs vēlamās lietas, vēlamos dvēseles stāvokļus un tā tālāk, ka tas patiesībā arī tiešām ir tas, kas notiek ar cilvēku, kad viņš ir sadraudzībā ar Svēto garu un ka viņš tiek reāli dziedināts, ka Dievs viņam patiesi pieskarās, ka Dievs viņam atver kaut kādas lietas, parāda kaut kādas lietas, māca kaut kādas lietas, dod spēku izdzīvot kaut kādas lietas, pārdzīvot kaut ko un virzīties kaut kur. Bet te ir tas moments, ja, ka es pateikšu godīgi, ja,
Es neticu līdz galam, ka cilvēks bez Kristus var saņemt pilnīgu dziedināšanu. Jā, viņš var saņemt ieskatu, viņš var pavirzīties, viņa dzīvi tas var pamatīgi atvieglot, ja, kaut kādas lietas. Ja mēs runājam šodien tieši par psiholoģiju, kā dvēseles zinātni, ja, bet kā mums arī raksti saka, ja, tikai tas, ko Dievs darīs brīvu, būs patiesi brīvs. Ja, tātad tas nebūs no tava prāta, tas nebūs tāpēc, ka tu kaut kādas formulas saprat vēl kaut ko, bet tas būs caur sadraudzību ar Dievu garu. Un jā, kā punktu uz I, viņš var tev iedot arī konkrētu izpratni, lai to visu nostiprinātu, lai tu to saprastu un varētu arī citiem dalīt. Bet tāpēc mēs nekad nedrīkstam aizmirst, nevis tāpēc, bet principā nekad mēs nedrīkstam aizmirst, jā, kurš ir tā visa pamatā un pateicoties kam, jā, tas mūsu dzīvē ir noticis, lai mēs neaizšļūktu projām. Jā. Un te es gribu iedrošināt, jā, tātad, ka cilvēkam ir jāsaprot, ka debesu Tēvs vēlas viņa šo te veselīgo dzīvošanu, jā, visās jomās, un tajā pašā laikā pāri visam ir viņa aicinājums. Ir kaut kādi brīži un situācijas un sezonas, kur tavs diskomforts vai kaut kāds izaicinājums kaut kur virzīties vai kaut kā darīt lietas savādāk, pat tad, ja tas it kā cilvēciski skatoties tev liekas kā kaut kāds upurs vai zaudējums, ja, ka tas tev patiesībā ir tava labklājība, tava garīgā labklājība, tava dvēseles labklājība, jo tā kā arī Jēzus to saka, ja, mana maize ir darīt mana tēva gribu. Ja. Tātad tas ir pāri visam un tajā pašā laikā, ja, ja mēs, piemēram, atgriežamies pie šīs situācijas par apustuļiem cietumā, mēs saprotam, ka tas bija kaut kāds zināms laika sprīdis viņu dzīves situācija, tā bija viena nakts konkrēta. Ja? Bet, mīļie draugi, mēs neesam aicināti, piemēram, gadiem dzīvot kaut kādās naidīgās attiecībās, kur cilvēki grib turpināt būt tumsā, kur viņi nevēlas mainīties, kur viņi nevēlas ieraudzīt kaut kādas lietas. Mēs neesam aicināti to kultivēt un barot, kā šī māte savu bērnu narkomānu, tādā veidā vēl ilgāk paildzinot patiesībā, ja, šo graušanas, pašiznīcināšanās procesu. Bet, lai tas varētu notikt arī pašai mātei, jo saprotat, mīļie draugi, ja mēs runājam par to situāciju, ja viņai ir jābūt pietiekoši stiprai un veselīgi domājošai un žēlsirdīgai, pirmkārt pret sevi pašu, ja? Tāpēc lai mūs nepieviļ kaut kāda pseido-reliģija, kaut kāda pseido-pazemība par to, ka mums ir jāpieļauj visa veida izturēšanās no cilvēkiem, ja? Jo tas var būt glābjoši ne tikai mums, bet arī viņiem. Ja, tātad debes tēvs grib, kā jebkurš normāls tēvs un māte saviem bērniem, lai viņiem ir finansiāla stabilitāte, lai viņiem ir laba veselība, lai viņiem ir normāls attiecības, ģimene, mīlestība, viss pārējais, ja, kas ir nepieciešams normālai dzīvē šeit uz zemes. Un tajā pašā laikā es vēlreiz saku, pāri tam visam ir tātad Dieva griba katrā atsevišķā situācijā, un tas jāsaprot katram mums pašam. Un tas būs ļoti individuāli, ja mēs tātad to nevaram pateikt. Ja, vai, piemēram, ja mēs atkal aiziesim tādās galējībās, ja, un mēs ņemsim vērā tikai psiholoģiju, tad, piemēram, situācijā, kur, piemēram, tev būs mājās jāizgulda, pieņemsim, jāļauj pārnakšņot kādam cilvēkam, tev, pieņemsim, no psiholoģijas viedokļa, tas nav vērti, tas ierobežot tavu brīvību un tā tālāk, bet no Dieva viedokļa, ja mēs tātad saprotam no Dieva redzes punktu, no Dieva skata punktu, mēs saprotam, cik ļoti tas ir svētīgi, ja, ja tas ir patiešām no Dieva, kad viņš tevi aicina, ja, to darīt kaut kādā konkrētā situācijā. Un tu to darot,
saņem tādu svaidījumu un tādu Dievu klātbūtnes pārdzīvojumu, kādu tu nedabūsi nekur, nekādā coachingā vai sevis izdabāšanas procesā. Ja? Tātad tas ir ļoti individuāli, bet kopumā es gribēju pateikt, ja, lai mēs neiestrēgstam kaut kādā tādā aplamā izpratnē par to, kas ir patiesa mīlestība, kas ir uzupurēšanās un kur mēs neesam aicināti tādi būt un kur vēl vairāk tieši tad, kad mēs nostājamies pret kaut kādām šīm lietām caur to, ka mēs vienkārši viņas neakceptējam, nebarojam, to nekultivējam vai kaut kādā citādākā veidā apstādinam, ka mēs tieši tādā veidā palīdzam cilvēkam. Ja? Ziniet, es ticu, ka katram cilvēkam pienāk tāds brīdis, kad viņš saprot šo teicienu, par ko ir runāts. Es aizmirsu, kurš to kaut kāds rakstnieks to teica, ja? Pauls Coelho, man liekas, neatceros, ja? Kurš alķīmiķis sarakstīja, ja? Man liekas, varbūt es kļūdos, ja? Bet doma tāda, ka cilvēks no sākuma tā kā meklē to laimi un visu pārējo kaut kur pasaulē, ja? Bet beigās viņš viņu atrod kur savā pagalmā. Ja? Tas nav tas pats, kas arī ir mūsu filmā, latviešu filmā Sprīdītis. Ja? Es atvainojos. Mēs bieži vien gribam izmainīt visu pasauli, ja? Bet patiesi lietas sāk mainīties tad, kad mēs mainam kaut ko pirmkārt attieksmē paši pret sevi, mīļie draugi. Arī Bībelē ir teikts, ja, ka žēlsirdīgs cilvēks ir žēlsirdīgs pirmkārt pats pret sevi un arī pret savu lopiņu, ja, bet tātad pirmkārt pats pret sevi. Jo mēs citiem varam dot, mīļie draugi, tikai to, ko mēs paši esam saņēmuši. Ja, arī pieņemot to priekš sevis, ja, un kultivējot paši sevi. Jā, mīļie draugi, tā ir ļoti nopietna, ļoti dziļa tēma, un katra situācija būs dažāda, bet es ceru, ka šodien kādam tas nes iepriecinājumu un brīvību saprast, ka tev nav jācieš slikta, nežēlīga, pazemojoša attieksme pret sevi, un ka nostāties savā pusē var būt dziedinoši ne tikai tev, bet arī kāda cita dziedināšanas ceļa sākums, un pāri visam, lai vienmēr mūsu sirdī ir lūkšana par tiem, kuri mums dara pāri. Amen.